Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot cepumu kūku ar karameli. Šī ir viena no iecienītākajām kūkām manā ģimenē, tieši tāpēc arī gribēju uztaisīt par šo kūku video. Lai pagatavotu pašas pamatnītes, tev vajadzēs izmantot savu mīļāko cepumu ar šokolādes gabaliņiem recepti. Es izmantoju recepti no bloga Kitschy Kitchen, kura ir mans favorīts jau ļoti ilgu laiku. Protams, linku uz oriģinālo recepti es atstāšu video aprakstā. Pašam cepumam tev vajadzēs 150 g tumšās šokolādes, tēkarotu cepamā pulveri un tēkarotu sodas, 1 tēkarotu espreso pulveri, 1 ēdamkarotu vaniļas ekstrakta, pusi tēkaroti sāls, 220 g sviesta, 200 g mitrā brūnā cukura, 75 g baltā cukura, 2 olas un 380 g miltu. Sāc ar sviesta brūnināšanu. Katliņā ieliec visu sviestu un izkausē to. Sviesta brūnināšana piešķir cepumam tādu rieksteinu garšu, kas ir fantastiska. Kad viss sviests izkusis, turpina to karsēt, ik pa brīdim apmaisot, līdz tas ir kļuvis zeltaini brūnganā krāsā. Katla apakšā būs tādi nelieli brūngani nosēdumiņi, kas izskatās kā piedegušais sviests, bet tieši tās ir tās daļiņas, kas piedos šo foršo garšu. Protams, ar karsēšanu nepārspīlē, lai tas sviests tiešām nebūtu piededzis. Es uz vidējas uguns karsēju apmēram 10 minūtes, kas ir diezgan daudz, tā kā vari arī nekarsēt tik ļoti daudz. Un kamēr sviests atdziest līdz istabas temperatūrai, miltus sajauc ar cepamo pulveri, sodu, sāli un espreso pulveri. Izmantojot mikseri, sakul 2 olas, pēc tam tām pievieno vaniļas ekstraktu un tad arī cukuru. Visu kulu līdz olu masa ir ļoti gaisīga un krāsā kļūsi daudz gaišāk kā sākumā, kad pievienoja cukuru. Tad olu masai pievieno apmēram 1/3 iepriekš sajaukto miltu un apmēram 1/3 sviesta. Bet ņem vērā, ka sviests nedrīkst būt karsts, savādāk tas izceps olas. Un tā turpina pa daļām pievienot atkal nedaudz miltu un nedaudz sviesta, līdz mīkla ir sajaukusies vienabīgi. Bet šobrīd nepārspīlē ar jaukšanu, līdz ko viss ir iejaucies, tā beidz maisīt. Un lūk arī gatavā mīkla. Tā ir diezgan mīksta, bet pēc tam leduskapī tā nedaudz vēl sastings. Ja tev vispār īpaši nepatīk cepumi ar šokolādes gabaliņiem, tad šajā receptē bez tiem var iztikt, bet man patīk, tāpēc šajā brīdī es tos iemaisu. Neiemaisi pilnīgi visus šokolādes gabaliņus, bet gan atstāja dažus, ar kuriem pēc tam varēs dekorēt virspusi. Un tagad mīklu sadala 5 daļās. No sākuma paņem vienu nelielu, kuru izmantos mazajiem cepumiņiem, un tad 4 vienādas, no kurām veidos pašas cepuma pamatnītes. Katru mīklas gabaliņu ietina pārtikas plēvē un liec leduskapī uz apmēram pusstundu. Tas ir nepieciešams, lai viss glutēns, kas ir miltos, atpūstos un mīkla nedaudz sastingtu. Tikmēr var ietaukot cepamās formas. Nelielu sviesta pikucīti uzliec uz papīra salvets un ietauko formas. Man ir 2 20 cm formas. Sanāk, ka man būs 2 reiz jācep pa 2 plāksnītēm. Un obligāti formas apakšā arī ieliec cepamo papīru. Tā būs daudz vieglāk pēc tam izņemt cepumu. Kad mīkla ir nedaudz sastingus un atpūtusies, to var izlīdzināt formās. Visvieglāk to ir darīt ar pirkstiem. Man ir šāds neliels rullīts, ar kuru var labi izlīdzināt virspus, lai tā būtu gludāka un nebūtu redzama pirkstu nospiedumi. Kad mīkli vienmērīgi izlīdzināt pa visu formu, iepriekš pataupītos šokolādes gabaliņus uzliec tagad virspusē. Kā redz, es vairs neizmantoju apaļos šokolādes gabaliņus, bet gan Hershey's plāksnītes, jo manuprāt tās izskatās ļoti skaisti. Un tad liec cepumus cepties krāsnī, kura iepriekš sakarsēt līdz 170 grādiem, apmēram 18 minūtes, bet, protams, pēdējās minūtēs obligāti uzmani cepumu, lai tas nesadegtu. No pirmā mazākā mīklas gabaliņa izveido tādas ļoti nelielas bumbiņas un ar plaukstu pēc tam tās piespied, lai izveidotos neliela maziņa cepumiņa. Ar tiem pēc tam kūku varēs skaisti dekorēt. Tā kā šie cepumiņi ir ļoti mazi, tie jācep apmēram 5 minūtes.
Lai pagatavotu karameli, tev vajadzēs 100 gramus cukura, 80 ml saldā krējuma, 30 ml ūdens, apmēram 20 gramus sviesta, nedaudz vaniļas ekstrakta un lielu šķipsnu sāls. Sāc ar to, ka katliņā ieliec cukuru un ūdeni. Visu maisi līdz masa sāk vārīties un cukurs ir izšķīdis. Īsi pēc vārīšanās sākuma brīža cukurs jau būs izšķīdis, tāpēc pēc tam vairs nedrīkst maisīt, lai pēc tam karameli nekristalizētos. Ar otiņu, kura ir saslapināta ūdenī, apej apkārt katla maliņām, lai visi cukura kristāliņi, kur ir pielipuši katla sāniem, nokrist un iekrist atpakaļ karamelē. Un arī šis palīdz tam, lai karameli pēc tam nekristalizētu. Un tā nemaisot karameli, turpina karstēt, līdz tā pēkšņi sāks kļūt diezgan brūna. Tas būs diezgan ātri, tāpēc nepamet plīti, un līdz ko tu redz, ka tā ir tādā tumša zeltainā krāsā, noņem to no uguns, pievieno saldo krējumu. Viss sāks ļoti burbuļot un nāks tvaiks, tāpēc uzmanies. Un visu kārtīgi samaisi, un tad arī var pievienot sāli un vaniļas ekstraktu. Pievieno arī sviestu. Ļoti svarīgi cukuru sākumā ir nepiededzināt, jo ja tas jau būs ļoti tumša brūnā krāsā, tad karamelē būs rūgta deguma garša. Sāli pievieno pēc patikas, tā kā man patīk sāļā karameli, es lieku diezgan daudz. Bet, protams, ja esi diezgan slings, var izmantot veikalā nopirkto karameli un pats nevārīt to. Un tad karameli pārliek kādā citā trauciņā, lai tā katliņā neturpinātu cepties un ļauj tai pilnībā atdzist. Lai pagatavotu kūkas pildījumu, tev vajadzēs 500 gramus maskarpones, 150 ml saldā krējuma un 55 gramus pūdercukura. Sāc ar to, ka mikserī sakul saldo krējumu. Līdz tas vairs nav tik ļoti putens un jau sācis kļūt nedaudz biezāks, pievieno pūdercukuru. Saldo krējumu kulu līdz vieglam putu krējumam. Tad tam pievieno maskarponi un ļoti mazā ātrumā nedaudz iemaisi to, jo atceries, ka maskarponē nepatīk, ka to ļoti daudz kuļ, jo tā var kļūt graudaina. Kad maskarpone gandrīz iemaisīta mikseri apstādini un turpmāko iemaisi pats ar roku. Un nu beidzot vari ķerties klāt kūkas pildīšanai. Uz kūkas šķīvi uzliec nedaudz krēmu un uz tā uzsēdini pirmo cepumu. Uz cepuma uzzied krēmu un to izsmērē. Krēmam pāri pārliek karameli. Un tā turpini pildīt kūku, līdz esi izmantojis visas 4 cepuma pamatnītes. Ja vēlies, arī 4. cepuma plāksnītē virspusē uzzied nedaudz krēmu plānā kārtiņā. Kā redzi, es ar lāpstiņu veidoju tādu kā nelielu dizainu, un tad, izmantojot zvaigžņu veidu konditorijas uzgali, es gar maliņu uztaisīju nelielas zvaigznītes. Un tad es kūku vēl nedaudz aplēju ar karameli. Es zinu, ka varbūt tie sāni neizskatās tik skaisti, bet tiešām tā karameli piedod lielisku garšu. Un tad uz katras zvaigznītes es uzsēdinu iepriekš izceptos nelielos cepumiņus. Pirms pasniegšanas ļauj kūkai pastāvēt vismaz stundu, lai to būtu vieglāk sagriezt, jo tā kļūs mīkstāk. Pirmajā dienā kūka būs vēl nedaudz kraukšķīga, bet otrajā tā jau būs daudz mīkstāka, gluži kā medus kūka. Un lūk arī gatavā kūka. Es ļoti ceru, ka tev patiks šis video. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepti. Uz tikšanos nākamajā video!